67 000. Es nezinu, cik jūs saņemsiet klāt par zemes nodokli, bet tas ir 67 000, ņemot vērā, cik gadā vajadzēs algās. Šeit gāja runa par sauso naudas atlidumu banku kontos. Ņemot vērā, cik ir paredzēts, ir bērndārzam 30 000, papēdums tik, būs un tiem vīriešu automātiem, es te nesaprotu, tas nav naudas. Tas ir sausais naudas atlikums. 1. janvāra 67 nerunājas uz to, kas mums nākas vēl klāt ieņēmas. Tā ir reālā nauda, kas palika kontā. Bet iepriekš ir 300 000. Tas ir labīgi. Tāpēc ir maz. Tāpēc, ka izdērās. Kur ir izdērās? Kur ir jums viens plānu? To atzināt šeit deputātiem. Mēs esam tikai izskatīt. Vai te mums plānojās ieņēmumu arī? Vidusdienas budžets, ja cerēsim, ka budžeta apstiprināt. Mēs salikām vēl līdzumā, bet jau mājas lapā ir budžets, ar katru tiek ievietot. Atstājām vienu kvartālu, lai pagasam būtu materiāls skaisti baigi. Ņēmāt un izšeptēja to prasu, tā nav brīkā, ka vienu kopiju. Kāpēc vajadzēja izšeptēt tā ciešu pateic? Un ko svendus ir 240 000. Kur tā nav izšķīt? Tik krasīgi daudz tādus. Tas bija pat apstākļai sēdēja, vajadzēja pēļu projektos savu ko taisīt, bet viņi kā veci saimnieki sakārto, bet to naudu moments, lai jau izsērīja. Mēs te kādus atbildības. Es pateiktu vēl vienu, ka nesauc prātības vēl vienu cilvēku. Jēmci, nepacēdēt man jāci, visu laiku līdom no Pakves uz vidu ceļš. Tātad Jēms aizsāra Veika kunga kabals, viss ceļš izlaupīts un atdod privātu personām. Atklājāt to, kas to ideja? Vai jūs es neesmu strāvu gājis savu mūžā, kā man apvaino, nekur bijis, es esmu runājis tikai mājās. Es atvainoju, šādi apgalvojumi izlaupīts, nozakts, viņi īsti nav kontekstā, ja jūs kādu apgalvojumi tieši, tad ir faktiem. Tā ir pašvaldības man tas izlaupīts. Kā citādā? Varbūt kāds var komentēt. Tā ir laupīts. Kas to darīja? Veidkungs mums nav komentēt. Uz kādu pamatu. Drīkstam iet tālāk, kā zāmu lēmums. Labi, paldies.